Biķernieku kompleksās bāzes Speedway stadions. Lai arī tas saucās Speedway stadions, pār 10 gadus te nekāds Speedways nav noticis. Taču tagad notiek pamatīgi darbi un Speedways būs. Esat kādreiz bijuši Speedway sacensībās? Šeit ar motociklu reizē dodās no starta. Sajūta ir tāda, ka viņi noteikti ietrieksies tajā bortā vai pārlidos pāri, bet nē, viņi sagriežās un aizbrauc. Speedway treks un pats stadions nav nemaz tik vienkārši lieta. Tātad pašu treku esam pilnībā atjaunojuši segumu. Vecais bija jau kļuvis diezgan nelietojams braukšanai, bija sadrupis, bedrains un mainījis savu struktūru. Izrādās, ka šis segums ir diezgan tāds interesants ķīmiski fizikāls sastāvs, kuru mēs receptes te visu laiku papildinājām, jo neviens mums īsti viņu nepateica, kādam ir jābūt sastāvam. Tad šobrīd viņš ir pārmaisīts, pārmalts, papildināts ar granītu un mālu. Izskatās, ka Speedway sacensībām diezgan atbilstoši. Vismaz vienā testa braucienā šobrīd Speedway sportisti to par tādu ir atzinuši, bet īstenībā to parādīs tikai pirmās sacensības. Speedways ir skatītājiem ļoti draudzīgs pasākums. Viss notiek zibenīgā ātrumā un pārskatām. Starts, daži apļi, daži kreisie līkumi un uzvarētājs noskaidrots. Ātrums šausmīgs un zemes iet pa gaisu. Moči milzīgos apgriezienos slīd sāniski tādos leņķos, kādos dzīvē uz ceļa moci nekad neredzēsiet. Tas viss jums patiks vēl vairāk, ja zināsiet, ka viņi brauc bez bremzēm. Nu lūk, un tagad jau pēc mēneša šāds pasākums pie tam pašā nopietnākajā līmenī būs Rīgā. Lai arī stadions te ir jau kopš 1976. gada, sacensības šajā gadsimtā te nav notikušas. Tāpēc šis tas ir jāsakārto, lai uzņemtu pasaules čempionātu Speedwayā Rīgā jau pēc mēneša. Mēs esam pieķērušies pie tribīnēm, pie viņu remonta, kuras gadus 20 nebija aiztiktas un bija diezgan jau sliktā stāvoklī. Gan neko neesam viņās būtiski pārbūvējuši, esam tikai atjaunojuši, sakārtojuši, novērsuši to, lai viņas nebojātos tālāk, sakārtojuši betonu. Un, protams, uzliksim jaunus soliņus, kuri montāži ir sākusies, paši soli ir atvesti, varam redzēt viņus stadionu vidū saliktus kastēs. Pa šo nedēļu domājams, ka viņus paspēs arī samontēt, jo tā ir diezgan ātra lieta. Principā esam diezgan tuvu nobeigumam, varbūt vizuāli tas neizskatās, bet faktiski pa šo nedēļu, kad tiks pabeigts borta montāža, pabeigts solu montāža, tad tas vizuālais jau būs tāds, kad ir gandrīz gatavs, un tad visticamāk, ka būs vajadzīga nedēļa, varbūt 2 ar dažādiem sīkumiem sakārtot. Un pats galvenais uzstādīt arī visu starta aprīkojumu, luksaforu aprīkojumu, kuru mēs tiešām liksim dažas dienas pirms sacensībām, lai paspētu tikai pārbaudīt, bet lai viņš šeit neatrastos un nenotiktu kāda nelaime šim pietiekami dārgajam aprīkojumam. Segums ir, borti ir, tribīnas stāv, krēsli jau savest un tūliņ tiks uzstādīti. Atliek tikai visu pārbaudīt, un mēs, skatītāji, varam doties pēc biļetēm, lai varētu pēc tam mazbērniem stāstīt, ka redzējām šā gada 1001. Speedway Rīgā.